Šis ir otrais zvans. Es esmu Reinis Pozņaks, un es esmu piecēlies no dīvāna, jo dzīve man piespieda kļūt sabiedriski aktīvam. Mans vārds ir Juris Garjāns, audiogrāmatu un podcastu producents un zemessargs. Skan otrais zvans. Raidījums tiem, kuri nebēgs. Tūlīt dzirdēsiet raidījumu speciālu izlaidumu. Šī saruna ir ierakstīta 7. maijā, Twitter tiešraides laikā. Lai nepalaistu garām nākamās tiešraides, seko mūsu Twitter kontiem. Saites atradīs epizodes aprakstā. Ir mainījusies. Šīs nav pirmais drons, bet principiāli svarīgi ir tas, ka tie bija vairāki. Beidzot, drons ir ticis līdz kaut kādai apdzīvotai vietai, šajā gadījumā pilsētai, ir ilgi lidinājies, nokritis un vai tur trāpījis vai uzkritis naftas bāzei bijušajai vai esošajai, to mēs vēl parunāsim. Tātad notikums ir pavisam cits kvalitātes nākamais līmenis, bet arī skaidrošana šoreiz ir, uzreiz 10 reizes ātrāk un 17 reizes platāk. Varbūt ar to skaidrojumu nevis kļūst skaidrs, un mēs varbūt gribētu kaut kā savādāk, bet tomēr tas nozīmē, ka šobrīd mēs dzīvojam kaut kādos citos apstākļos, bet es gribētu teikt, ka tā vēl nav tā krīze. Ja, tas tomēr ir mēģinājums un atgādinājums. Un es gribētu vērt vaļā to sarunu un dot beidzot vārdu kādam citam, un tas šajā gadījumā būtu Viesturs. Un varbūt, ja drīkst Viestur palūgt tevi īsu raksturojumu, vai tu piekrīti, ka šodien ir kaut kā savādāk, un ka mēs varbūt nedaudz citā realitātē dzīvojam, un ka šodien varbūt beidzot mainīs to, kā mēs redzam, un pēc tam ķersimies pie tās lietas, tā tehniskās analīzes. Tur man būs atkal varbūt cits lūgums tev komentēt. Ja? Tā kā varbūt pasaka Viestur savu kopsavilkumu par šodienu. Cik tā ir svarīga? Jā, paldies tev liels. Man liekas, neko tādu varbūt sensacionālu nepateikšu. Kāpēc? Tāpēc, ka man šodien bija daudz darba, no rīta šīs ziņas dzirdēju pa radio un dodoties uz darbu. Un vēlāk darba laikā nebija īsti laiks sekot visādām niansēm līdzi. Un, ja šī būtu man augsta prioritāte, tad es noteikti būtu arī sekojis un metis visu pie malas, ja būtu sācies karš, tad noteikti būtu savādāk diena. Manā izpratnē ir sacelta pārāk liela panika, jēzga par lietām, kuras Ukrainā katru nakti notiek kādi 500 droni vismaz lido, un viņi turpina dzīvot. Mēs daļ 2 droniem ceļam nenormālu paniku, meklējam vainīgos un tā tālāk. Attiecīgi es tā aicinātu pilnīgi visas puses, gan medijus, gan klausītājus, vērotājus, komentētājus, bišķi ievilkt telpu un ar skaidru vēsu prātu tam visam pieiet klāt un neeskalēt pilnīgi vienkāršu situāciju. Tā kā tas ir tāds pirmais vēstījums varbūt. Vai es drīkst šajā brīdī uzreiz pakomentēt, bet tu piekrīti Viestur, ka sabiedrība dalās 2 daļās. Ja? Viena daļa, kas apmēram saprot, ko tie droni var nodarīt un kā viņi darbojās. Ja? Mēs te mēģināsim šīs daļas tur kontekstā arī tālāk runāt, bet ir sabiedrības daļa, kura nezina, kuriem tas ir tas pūķis, ja? Un vai var pārmest, ka cilvēki ir uztraukušies. Beidzot ir video, ja? Beidzot ir kāds tur no balkona filmējis, kā viņš tur riņķo virs Rēzeknes. Cilvēki saprot, kas notiek, pat neņemot vērā, ka tur varbūt ir kaut kādi, kas tur izplat kaut kādas tur baumas par, degošiem vilcieniem vai kaut ko tam līdzīgi. Tas tomēr nav tā, ka, liecieties mierā, vai ir taču tā? Zin kā, te ir tā, ka vai tiešām tevi, kas skatījās pa balkonu vai lasīja ziņas, vai mēs tagad vakarā runājam, šīs drons medīja? Gan jau, ka nē. Tad tu neesi. Cilvēks jau nezinu, ko viņš tur medīja. Tur jau nav rakstīts, es medīju. Jā, bet realitāte tāda, ka nē. Vai viņš bija nomaldījies un nokrita, kur nokrita, vai bija kāds mērķis un nokrist bija trāpīt kaut kur vai nokrist plakām un tikai pazīmēties. Ja? Tur vēl vēlāk par to būs, es domāju, ka skaidrība un konkrētāka informācija. Mēs to līdāk to parunāsim īstenībā. Tas ir viena no lietām, kas ir ļoti svarīgi, bet labi, pabeidz, jā. Noteikti. Jā, un redzi, viens ir tas, ka tev taisnība tas, ka cilvēki īsti nesaprot, kas ir drons, jo es zinu, tā teikt, no civilās vides ikdienā cilvēki saka, man virs mājas lido drons un mani filmē.
tad tas ir analoģiski, ka iet cilvēks pa ielu ar telefonu rokā un viņš noteikti filmē. Pagad, tiešām tā ir? Nē, viņš vienkārši paņēmis telefonu. Un te ir līdzīgi, lido drons, vai viņš filmē? Nē, tas nav rādītājs. Ja ir ieslēgta filmēšanas režīms un ieraksta režīms, tad varbūt filmē. Ja, un daudz šādi jautājumi, kas cilvēkos rada kaut kādas bažas, bailes, tas ir tīri no vājas informētības, no informācijas trūkuma, ja neieinteresētības pašam tajā iedziļināties un palasīt un saprast. Tad šādi te gadījumi liek cilvēkiem vairāk varbūt palasīt, painteresēties, lai kaut ko vairāk arī noskaidrotu. Citādāk, man liekas, tās bija ļoti labas un lētas mācības bruņotajiem spēkiem, jo nevajadzēja pašiem piedalīties, tērēt laika, enerģiju un finansējumu mācību organizēšanā, viņas vienkārši uzradās. Un otra daļa bija, kā mēs šajās mācībās reaģējām, tā saucamā final task exercise fāze, kā to militārā terminoloģijā saka. Tad kā tā bija bruņoto spēku rīcība, dienesta rīcība un vispārējais. Ko šajās mācībās varēja iemācīties? No publiski pieejamās informācijas, ko varēja secināt. Ja, ka šūna apraide beidzot strādāja, atšķirībā no iepriekšējiem gadījumiem, kas bija, kad pirmais drons nokrita. Tā jau ir labā lieta. Sliktā lieta, kas man neapmierina šūna apraidē, ka viņai nav tāda tehnoloģiska iespēja, kā tas ir Ukrainā vai Izrēlā vai citās valstīs, ka tu kā lietotājs vari ieslēgt kartē tos reģionus, apgabalus, kuri tevi interesē. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tas arī novērš dažādas panikas un pārpratumus. Piemēram, es dzīvoju Rīgā, mana oma Rēzeknē, man uzreiz ir panika. Tāpēc, ka es no rīta dzirdu ziņās, ka kaut kas tur ir noticis. Ja man agrā rītā būtu atnācis šūna apraidē paziņojums, ka rekur Rēzeknē ir, un es pats vēlos naktī celties augšā, kaut gan Rīga tas neskar, ja? Es pats to atķeksējis, tā teikt, lai man šīs ziņas nāk. Tad ļoti labi, es netaisu lieku paniku, es jau nakts vidū būtu uzzvanījis, klau, tev viss kārtībā un viss guļam tālāk. Svarīgāk ir pa dienestiem. Ja civilās aizsardzības komisijas vadītājs ir izbraucis no Rēzeknes, piemēram, šajā gadījumā no Rēzeknes pilsētas vai novada, viņš nesaņem šādu ziņu. Aizbraucis atvaļinājumā, ciemos vai kaut kas cits, tas pats attiecās uz visu citu dienestu cilvēkiem. Tātad, ja kaut kāda tuvējā bataljona komandieris nav šūna apraides zonā, viņš nemaz nezin, ka kaut kas tāds ir noticis. Tas pats par policijas darbiniekiem, drošības dienestiem un tā tālāk. Attiecīgi šūna apraidē jābūt tā iespējai, ka tu vari izvēlēties, tā teikt, nepieciešamos reģionus, pa kuriem tev nāk informācija. Tā ir viena lieta, bet šūna apraide jau šobrīd sāk strādāt labāk. Var tur diskutēt, analizēt, cik vēli viņi iedarbojās, kāds bija vēstījums šūna apraidē, vai tas bija pietiekams, saprotams un ko ar to darīt. Tad tas ir nākamais, ko varēs analizēt. Un tad, protams, nākamais darbs ir Latvijas sazināšanās ar Ukraiņiem un noskaidrot, vai tas bija Ukrainas drons vai no Ukrainas laists, vai tas bija Ukrainā ražots drons, kurš no ir palaists un viss šīs pārējās. Viestur, neskienam uz priekšu, var sakot, es šajā brīdī tu sāk runāt par tiem Ukraiņiem, es gribēju sastruktūrēt, lai cilvēkiem būtu vieglāk to saprast, par tiem scenārijiem, kas tas bija pa dronu, no kurienes viņš ticamāk lido. To vēlāk, labi. Un es lūkšu arī pēc tam noteikti tev pakomentēt tā drona tipu un spējas, ja kas būs pēc tam, ar to mēs izdarīsim. Bet tagad varbūt pajautāsim Reinim, viņš, es ceru, visu šo te dzirdēja un savā Varšavas lidostā viņam noteikti ir pārdomas par citas, varbūt ne tik daudz par apziņošanas sistēmu, jo tur droši vien viņam var būt ko teikt, bet par tās dienas nozīmību. Jo es gribu prognozēt, ka šai dienai ir liela nozīme, ka pēc šīs dienas var daudz kas mainīties. Varbūt Reini to var norezumēt šo dienu un galveno mācību, un pēc tam mēs tiešām ķersimies pie tās tehniskās puses, kas pa dronu, uz kurien lidoja, ko tas varēja izdarīt, vai tādas šaujinost, vai nešaujo var, vai nevar šaut, un pēc tam atkal aiziesim uz visām šitām apraidēm un politiku varbūt, un vispār jau varbūt Reini pasaka kādu vārdu. Es absolūti nepiekrītu viestura noskaņojumam, ka mēs te no mušas pūšam ziloni. Pirmkārt, ka šis tomēr ir pirmais. Pirmkārt, tie droni ir pār 10 kg sprākstvielu, kas lidinās virs galvām, kurš šoreiz, vēl tur jāskaidro kādu iemeslu dēļ, bet
mēs to līdz noskaidrosim. Bet tur ir vairāk varianti, bet restīvi mērķēt, teiksim, trāpīja kādā objektā un uzsprāga un pilsētā. Un tas tomēr ir, tāds, kā lai saka, respektīvi, es domāju, kāpēc sabiedrība uztraucās, tāpēc, ka, mēs saprotam, cik tuvu patiesībā mēs bijām no varbūt krietni lielākas nelaimes. Un tā problēma ir tā arī šūna apreide, kur iepriekšējā incidentā likās, ka beidzot tā kā tas viss darbojās, kā tam būtu jādarbojās. Šobrīd, ja es pareizi lasu ziņas, tad viņi atkal tika iedarbināti tur, tad, kad jau viss bija sen noticis, tā kā acīm redzami, jo tas, kāpēc ir tāda daudz lielāka panika nekā cits reizes, ir tāpēc, ka tu nejūti, ka lietas iet uz labo pusi. Es spēju absolūti nepārmest varbūt bruņotajiem spēkiem, ka viņi nepaspēja kaut ko notriekt, bet tas, kā notiek, pat grūti kaut kā noartikulēt visa tā komunikācija, bet tur saknes īstenībā ir jau daudz senāk visos lielos varenajos solījumos, kuri jau sākotnēji bija skaidrs, ka ir nereāli, bet, protams, ka sabiedrība gaida, ka kaut kas no tā sāks piepildīties, bet šis ir tāds incidents, kāds līdz šim nav bijis. Vēlreiz atkārtoju, tas drons ielidoja pilsētā un mērķēti uzsprāga objektā, kurā, paldies Dievam, šoreiz neviens bojā negāja. Un tas, protams, sabiedrībā rada lielu sašutumu un paniku. Starp citu, nianse tāda, Reini, tu vairākas reizes teici uzsprāga, vai tas tiešām bija pārdesmit, jo es godīgi sakot neredzēju nevienu video, un es iespējams... Es gan redzēju video, bet kāda starpība? Tur 5 kg vai 50 kg? Pagaid, okay, bet lai mēs par to runātu nopietni, jo mēs te vēl viena tā saruna ir tāda, cik tas milzīgs apdraudējums ir, un es arī saprotu viesturi, cilvēks, kurš saprot, ja mēs visi būtu tik gudri kā viesturis, mēs droši vien arī tikpat maz uztraucamies. Es saprotu, tiem, kas pat tajos dronos daudz orientējas, tas pēc būtības nav pārsteigums, ka tas tā notika. Okay. Bet jebkurā gadījumā saprotu sevišķi, ka tu dzirdi skaidrojumu, ka viņu netriec nost, jo tās patronas, kuras tu pa to dronu šauj, var uzkrist kādam uz galvas, ja tu netrāpi pa to dronu. Ja? Un tas, ka tas drons var kādam uzkrist uz galvas, tas tā kā neskaitās. Ja? Tie skaidrojumi ir ļoti dīvaini reizēm. Var skot, pie skaidrojumiem nokļūsim, un man šķiet, ka mēs iespējams, ka varēsim nokļūt pie tā, kāpēc armija tādā veidā skaidro. Visticamāk, ka no tā skaidrojuma tehniskā mēs tiksim skaidrībā, kāpēc armija nekā labāk neprata šo te izskaidrot. Bet varbūt tagad tā, cilvēki ir sapulcējušies, un es varbūt atļaušos atgādināt, ar ko mēs te šodien runājam, un kāpēc mums ir 2 galvenie runātāji, lai visiem būtu skaidrs, ja kāds nezina, tad viesturs, kāpēc par šo visu runā viesturs, viņš pats droši vien nepastāstīs, bet viesturs ir viens no cilvēkiem, ja šodien pa viņu Twitterī mēs jau pieminējām, ka Lato uzrakstīja, ka šis te kaut kāds tur velosipēdu speciālists tagad izsakās. Lato nav informēts, vai varbūt ir informēts, bet negrib būt izlikties gudrs. Viņš nezina, ka viesturs ir viens no pašiem labāk informētajiem cilvēkiem par dronu pasauli. Viesturs 9/10 daļas no tā, ko viņš zina, viņš šeit neteiks, nevar atļauties teikt un nekādā gadījumā neizpaudīs. Bet ar to 10. daļu, ko viņš var izstāstīt, mums pilnīgi pietiks, lai mēs visi kopā kļūtu nedaudz gudrāki. Un viesturs tātad pie viena ir arī lielākās dronu apmācību vietas, viens no vadītājiem, organizētājiem, respektīvi viņš ir praktiķis, viņš nav pats labākais Latvijā lidotājs. Viņš nav tas, kurš var visi kādu dronu salabot pats savām rokām. Kaut ko var droši vien, bet kaut ko nevar. Un viņš nav NBS komandieris, bet viņš dronos ir tik daudz gadus un tur iekšā starp visiem tiem cilvēkiem, ka pilnīgi noteikti viņš ir dzirdējis visu, ko vien vispār cilvēks Latvijā var pa droniem dzirdēt. Pa mūsu droniem, pa Ukraiņu, pa Krievu un pa visādiem citiem. Vai neviestat? Es pareizi par tevi pastāstīju. Pārāk daudz pa laimi tu nesalielīji, jo diezgan precīzi, jā. Un savukārt Reinis ir cilvēks, kuram šobrīd laikam ir tā
piedara iniciatīva Eiropas parlamentā vadīt vai vispār, kā lai saka, sildīt un vilkt un stumt to Eiropas dronu jautājumu. Un tas arī nav, tev varbūt, kā saka, vecos laikos čiekurs, ne čiekurs, bet vieta nav līdzera. Ja? Vai ne? Nav, jā. Nav līdzera, jā. Tātad. Sāksim ar to par scenārijiem. Labojiet mani, tagad viesturam varbūt atkal vārds. Labojiet mani vai nu viesturu vai kāds cits, kurš varbūt ir labāk informēts par to, ko šodien rakstīja masu mēdī par šo, bet es saprotu, ka tas pēc noklusējuma šobrīd ir skaidrs, ka tie droni drīzāk bija Ukrainas nekā Krievijas. Vai tik tālu mēs varētu piekrist viesturu? Vai tas tomēr nav tik skaidrs, kā tavuprāt? Tā kā es neesmu pēdējās vairākas stundas lasījis ziņas, tad es teikšu nezinu. Viens no variantiem, ka tas ir Ukrainā ražots drons, bet jautājums, no kurienes viņš bija palaists. Bet es nezinu, var jau būt, ka tas ir atklāts publiski. Tātad scenāriji iespējami. Es izstāstīšu ātri viesturu scenārijus, tu pielabosi vai pateiksi, kas kurā scenārijā ticams vai pilnīgi neiespējams, un varbūt piedāvās kādas citas scenārijas. Tātad, kas šodien īsti notika? Scenārijs pirmais. Ukraiņi šauj tur Ļeņingradas apgabalu pa kādu no tām ostām. Atkal viņi izšauj daudz, kaut kādi droni nomaldās. Jo ne jau viss, protams, ko šauj trāpa un kaut kas tur pa vidu salūst un kaut kas tur pazaudē sakars, viņi kaut kur nomaldās un sakrīt, kurš tur aizlido atpakaļ pāri pa robežu, mēs nezinām, jo bija runa par vairākiem droniem, tad bija vairāk kā divi ielidoja, vienu laikam vēl projām nav atraduši kaut kur pie Viļāniem vai Viļaks, kāds no tām skaistajām vietām, un viens nokļuva dziļāk, tiek uzskatīts, ka viņš tur arī kaut kā tā kā pats, nokritās. Tas ir pirmais scenārijs, ka viņi bija nomaldījušies. Otrs scenārijs ar nelielu niansi. Ukraiņi atkal šauj pa to pašu vietu, mēģina sadedzināt, ko mēs visi atbalstām, ja? Kam viņi mēģina sadedzināt šito te moskaļu naftu vai ostas un vispārējo. Bet lidojumā tie droni tiek elektroniskā veidā pārtverti, un te droši vien viesturs varēs nedaudz plašāk pakomentēt. Tātad ir tehniskas iespējas, ka dronu pārņem pretinieks un sāk stūrēt viņu citā virzienā pats. Tādi gadījumi, mēs par tādiem esam dzirdējuši, cik tas ir reāli vai nereāli, to viesturs varbūt īsi, tā, lai onkulim Bauskā būtu saprotams, ja, vai tas iespējams vai nē, vai tā ir nejaušība, vai tā vispār ir taktika, vai tas ir tikai tā laimes gadījums, ka tas tā notiek. Lūk, Krievi viņus pārtver un izdomā forši pārtver, nevis metīs kaut kur mežā, bet aizpūrtīs uz Latviju prom un kaut ko tur ieraugā, šito te iemauks pa šito kaut kādu tur pilsētu kaut kādā vietā. Ja? Tas ir otrais scenārijs. Trešais, kas man izklausās pēc nedaudz tādas sazvērestības teorijas vairāk, bet man viņš patīk pašam, ka Krievi zinot, ka Ukraiņu droni lidos uz to Ļeņingradas apgabalu, jau ir sagatavojuši savus, kā jau viesturs teica, vai Ukrainā ražotus un nokritušus, nospērtus vai savādāk savā īpašumā dabūtus, vai savus pašus, kur izliekās pa kaut kādiem vai pat neizliekās, un izmantojot šo izdevību vienkārši iešauja Latvijā. Skaidrs, ka nevis ar mērķi kaut ko milzīgu lielu uzspridzināt, bet galvenokārt, lai notestētu pretgaisa gatavību, sabiedrības gatavību un vispār gatavību arī starptautiski politisko. Ko tāds gadījums tur tā Latvijā varētu, izdarīt? Ja? Tā ir plānota operācija, sagaidīja īsto brīdi un izmantoja iespēju, ka Ukraiņi ar šauju un tā, lai nevienam nebūtu skaidrs, ja? Kurš tad īsti, no kurienes tie droni. Ceturtā droši vien neiespējamākais scenārijs ir tas, ka Krievi ir sākuši karu, bet viņiem baigi nesenāk. Ja? Viņi tur nevar nekur īsti trāpīt, ja? Vienkārši nolēmuši maukt, bet tur viens knapi kaut kur aizlidoja, un tas pats ar tik maz sprākstvielām, ka neko nepanāca. Tie ir 4 galvenie scenāriji, kurus es savā galvā izdomāju. Vai tu vari pakomentēt kaut ko no tām pasakām, kuras es tagad pastāstīju? Jā,
Viņi visi ir iespējami. Otrais scenārijs, kur tā teikt pārtverta ir vadība, tas ir diezgan nereāls, jo tas, ko es redzēju video, protams, tur jāprasa tagad ir speciālistiem, kas vāc atlūdz un precīzi noteiks drona moduli, bet tas, ko video es vienkārši redzēju, tas izskatījās man pēc Ukrainas ražotā PD2 drona, kas ir gan izlūkošanas drons, gan arī kā kamikadze drons var darboties. Viņam ir šifrēti sakari un digitālie arī dzēni. Un tas nozīmē to, ka nav teorētiski viss ir iespējams, hakeri arī uzlauž bankas un vispārējo, jā, visu var izdarīt, bet tas ir tāds mazāk ticams, ka viņi varēja iejaukties tā iekšā, ka pārņemtu vadību. Visdrīzāk uzreiz precizējums. Tātad šī te iejaukšanās viņa nevar notikt no Maskavas augstceltnes. Viņai būtu jānotiek tepat kaut kur no trases, vai ne? Un tas nozīmē, ka trasē būtu jāsēž kaut kādiem džekiem, kuriem ir tāds plāns, ja viņi tagad rekā pārķērās, mēs varam vadīt, uz kurien mēs. Tātad tiem džekiem jau bija kaut kas tā kā jāzina vai jābūt gataviem. Respektīvi, tur ir ļoti daudz, kam jābūt kaut kādiem priekšnoteikumiem, kuriem būtu jāizpildās, lai tas pārtveršanas scenārijs izklausītos realistisks. Kas ir gan arī neticams. Jā, tāpat laikā, teorētiski, ja drons, tas ir tiešām atkarīgs no daudz dažādām tehnoloģijām, tur nav viena īsā un pareiza atbilde. Man šobrīd tur jāprasa Ukraiņu ražotājiem, viņi to nevienam arī neteiks un pareizi darīs. Tā lietas būtība ir tāda, jo šobrīd tu vari arī pat komerciāli ražotos civilos dronus attālināti vadīt. Un ja tu vari attālināt, tad kāpēc nevarētu kāds cits no Maskavas viņu vadīt vai no cita pasaules gala? Jā, digitāli. Par radiosakariem tur ir sarežģītāk, jo tur tomēr sakaru visas apliekšanās un atstarošanas un visas šķēršļi un tā tālāk attiecīgi ar analogiem sakariem šādus dronus nevad un attiecīgi tur arī nevarētu tā iejaukties. Tāpēc tā varbūtība ir mazāk. Kas drīzāk varētu būt noticis, bija elektroniskā karadarbības ietekme, signālu slāpēšana. Un, ja liela daļa dronu iet ar GPS sakariem, PD2 dronām viņam ir gan GPS, gan viņiem ir dažādi telemetrijas, optiskie dati un visādi pārējā informācija, ko naktī, protams, ir grūtāk uztvert, bet vienalga. Tad visdrīzāk tiek slāpēti sakari, drons nesaprot, kur viņš atrodas, viņš pazaudē arī gala mērķi, jo viņš nezin, kur viņš atrodas, viņš nesaprot, kurā virzienā tagad ir jālido. Ja? Un tad, tā teikt, arī elektroniskā karadarbība šī ietekme kaut kur beidzās. Viņa nav bezgalīga, neiet vairākas reizes apkārt zemeslodei. Ir līdzīgi, es varētu salīdzināt tā kā radioaparātam. Ja? Tu aizbrauc pārāk tālu no torņa raidītāja un tev kļūst slikts radio uztveršanas signāls, ja? Un sāk čarkstēt un beigās tur pat pazūd. Te ir diezgan līdzīgi. Un ja šajās pašās frekvencijas iejaucās ar kaut ko citu, ar citu troksni, jau šajās frekvencēs, bet ar kaut ko stiprāku. Tas stiprākais pārmāc, nomāc to vājāko, to uztvērēju, un tas vairs nesaprot, ko darīt. Jo ar viņu sāk runāt, tā teikt, nesaprotamā valodā. Tas būtu līdzīgi, ja mēs ar tevi tagad vienlaicīgi abi runātu, abi divi kaut ko stāstītu, tad tie, kas mūs klausās, viņi neko nesaprastu. Un ja vēl Reinis pa vidu kā trešais vai vēl ceturtais, tad mēs runājam vienās frekvencēs un mūs vairs nedzird. Te līdzīgi drons vairs nedzird, ko viņam saka, kādas komandas viņam dod. Un šajā gadījumā, piemēram, viņam tiek traucēti sakari ar satelītu, ja pazūd šī navigācija, un viņš sāk lidot tā, kā viņam ražotājs ir ieprogrammējis vai licis darīt. Kā piemērs, ja tu lido taisni un tev zūd sakari, turpini lidot taisni, piemēram. Otrs variants, ja tev zūd sakari, atgriezies mājās. Dronam ar sprākstvielām atgriezties mājās laikam nebūtu pareizais variants. Tad visdrīzāk šāds variants nav ielikts. Trešais variants ir turpini lidot taisni un pēc mākslīgā intelekta algoritma meklē naftas bunduļus. Atrada, ja? Un kur viņš uzskata, ka tas ir mērķis. Un te teorētiski varēja būt, ka Krievi slāpēja šos sakarus, drons sāka lidot, kur pats saprata, pēc vēja un gaisa pulsmām, kā viņu, tā teikt, virzīt, tā viņš arī lidoja. Izlidojot ārā no Krievijas, šis signāls viņam atjaunojās, viņš pamodās un
tad saprata, ka turpināts lidot, piemēram, uz Maskavu. Jā, vai Pēterburgu. Un tad pa ceļam nokrit, vai izbeidzās degviela, viņš bija daudz kā triņķojis gaisā, vai vēl kaut kā. Tur vēl daudz dažādas nianses un variācijas, kas varētu būt, ja? Bet vismazāk ticams ir tas, ka pārķēra viņa vadību un nosēdināja blakus naftas rezervāriem. Ja? Vai es varu kopsavilkt? Tātad tie droni, kuri kaut kur tā kā pilnīgi nejaušās pļavās nokrīt paši, visticamāk, ka viņiem ir kaut kāda problēma, un tur ka tā problēma varētu būt no malas izraisītā, ir absolūti ticams, un tas varētu būt pilnīgi iespējams. Ja mums būtu tik blīvi apdzīvota vide, kā piemēram Ķīnā, ja, tad mums visi tie droni kaut kādam cilvēkam būtu rāpījuši nokrītot, mums, paldies Dievam, ir krūmi un pļavas, ja viņiem ir tiem droniem, kur nokrist nevienam netrāpot, visi iepriekšējie gadījumi ļoti iespējams varēja būt tādi, ka tiešām nebija neviena moskaļu pašu organizēta speciāla drona, ka tie visi bija kaut kādi, kas kaut kur bija nomaldījušies, vai moskaļi nomaldījušies, vai ukraiņi nomaldījušies, un kaut kur sabira. Šajā visā tavā stāstā par to naftas bāzes meklēšanu, taisno lidošanu, tas drusku dīvaini izklausās šodien, ka viņš, ja es pareizi saprotu no tā video un no tiem stāstiem, ka viņš tur pa to Rēzekni diezgan ilgi riņķojas. Ja? Tas bišķi kaut kā, manuprāt, neiet kopā ar to naftas bāzes meklēšanu. Es drusku iejaukšos, tas kā aiziet kopā, jo tā ir viņiem, kaut kādos apstākļos viņi vienkārši ieprogrammēti mākslīgā intelekta iedīgļi, kā teica šodien televīzijā, un viņš var riņķot virs Rēzeknes, kamēr ierauga kaut ko līdzīgu, bet patiesībā es vienkārši biju teikt, man liekas, ka tas patiesībā ir diezgan nesvarīgi šobrīd, kādi tieši droni tie bija. Svarīgi, kā mēs uz viņiem reaģējām. Man liekas, ka tur palasa arī citas ziņas, ka šonakt bija viens no lielākajiem, pagājušajā naktī viens no lielākajiem Ukraiņu uzbrukumiem ar droniem. Un tur Krievi ziņoja, ka viņi tur 350 vai cik tur notriekuši Pēterburgas un Maskavas apgabalos. Droši vien lielas dedukcijas metodas tur nevajag, lai apmēram saprastu, kas tie bija pa droniem. Tas, kas gan šajā ziņā man varētu uztraukt, kāpēc mēs nezinām par šādiem uzbrukumiem laicīgi un nevaram sagatavoties. Vai nu mēs zinājām, bet negatavojamies, vai nu mums neusticās. Bet pie šitā mēs pieķersimies, bet varbūt atļaus mums, es saprotu, Reini, ka tas ir svarīgi, bet es pastāvu uz to, ka cilvēkiem ir drusku jāsaprot par to, kas tas lido un kurš ar viņu ko var izdarīt. Tad mēs tikko nokļuvām pie skaidrības, kas viņu var virzīt, un mums jānokļūst pie skaidrības par to, cik viņš ir bīstams, un tad mēs jau zinām tik daudz, lai runātu par to, vai mums bija jāpārplēš, es atvainojos pakaļ, lai viņu notriektu. Ja? Un ko tas nozīmē, ka mēs viņu nenotriecam. Mēs līdz tam nokļūsim, Reini, bet iziesim vēl cauri vēl bišķi tai tehniskai lietai, lai mums visiem klausītājiem ir pilnīgi skaidrs, ja? pa kādiem aparātiem līdz šim mēs runājam. Varbūt atpakaļ pie scenārijiem. Ir vēl viens šodien Twitterī viens scenārijs, ko Babčenko ir tas slavenais seržants Zapasa, ja, kurš raksta visādas interesantas lietas. Viņš uzsvēra likumsakarību, ka tikko to pirms dienām tas ir noticis. Mēs par to kaut kā pavisam biju palaidis garām, nebija dzirdējis, ka Igaunijā līdzīgi kaut kādā tukšā naftas bāzē, arī kaut kas tur viņiem, es saprotu, arī kaut kāds lidojošs, visticamāk, drons ietriecās, un tas ir noticis burtiski tagad, un acīm redzot, tur var sabīdīt kaut kādu, kā lai saka, musturi vai paternu, bet tas tikpat labi var būt viss iemesls tam, ka droni lido daudz, pret viņiem visādi cīnās, un daļa no viņiem nomaldās, un ka nav obligāti tā, ka Krievi tieši tik precīzi viss ir saplānojuši, ka tajā dienā mēs iešausim pa Igauni, un tad mēs iešausim nākamajā dienā, aizsūtīsim vienu pa Rēzekni un tam līdzīgi. Respektīvi, pārvērtē to, ka tas pilnīgi noteikti kaut kāda izsmalcināts uzbrukums nevajag. Ja? Tas ir tas, ko tu sākumā sāki, ja? Kad no
no militārā viedokļa nebūtu pamata panikai. Vai es pareizi saprotu? Vai tu vari palabot šo visu? Nu, jā, es tieši tas, ko es arī teicu, jo Ukrainā karo jau cik gadus ar Krieviju. Droni lido 100 000 katru dienu un nakti. Un mēs tikai tagad pamodāmies, ka izrādās, oi, blakus ir karš, redz, kur tagad ir droni izrādās lido. Arī pie mums redz, kur nokrit. Vai, nu šausmas un panika un tā. Labrīt, 4 gadus jau tas notiek. Nē, nu labi, bet un tam jau sen vajadzēja gatavoties, gan mums, kā iedzīvotājiem, gatavoties karam. Gan, protams, arī valsts varai, NBS-am un tā tālāk. Ja? Es tāpēc par to tā teikt, tagad celt kaut kādu paniku, tas tā dīvaini liekas. Mēs un labi, ka viņš nokrīt. Beidzot sāk domāt. Kad tad to paniku celt? Es domāju, ka tas vārds panika nav pareizais. Es teiktu, es lietot vārdu trauksme un izmantot šodienu, lai maksimāli stipri iespērtu tiem, kuri šos gadus ir gulējuši. Jā, tas ir cits stāsts. Tik tālu mēs varam vienoties. Tagad ātri pastāst, lūdzu, Olenēs, tu jau bišķi pastāstīji par to, ko mēs līdz šim esam redzējuši. Tie, kas tur, tu tātad teici, ir novērošanas drons, kurš pie viena var būt arī kamikadze, respektīvi pats atrod kaut kādu mērķi un pats viņam iešauj. Acīm redzot, sprākstvielu tur nav 10 kilogramu, ja, un tas sprādziens var nebūt baigi bīstams, vai ne? Es tā pareizi sapratu no tā, ko mēs šodien sapratām. Jautājums, ko nozīmē baigi, ja viņš trāpa kādā objektā? Jā, kur trāpa? Ja viņš trāpa purvā, tad viņš nav tik bīstams, kā viņš trāpa naftas rezervuārā vai vilcienā vai tam līdzīgi, ja? Vai daudzstāvu dzīvojamā ēkā. Tā kā tas ir no tā, bet viņiem šajā gadījumā mērķis ir naftas termināls, tas sprākstvielai nav jābūt milzīgi lielai. Galvenais ir eksplozija, kur pārauj rezervuāru un aizdedzina. Tas pamatmērķis, ja? Un tur nevajag neko milzīgi iekšā viņam, jo te ir jārēķina dronam, lai aizlidotu lielu attālumu. Viņam vajag pietiekam daudz enerģiju. Tā ir vai degviela vai baterijas. Nav svarīgi, vai ūdeņradis vai kaut kas cits, ja? Un te ir inženieri mēģina to sabalansēt, lai viņš varētu aizlidot, piemēram, 1000 kilometrus. Tad cik maksimālais svars, ko viņš var paņemt sev līdzi, ko viņā var iekraut iekšā tās sprākstvielas. Un, ja grib vairāk sprākstvielas, vajag lielāku dronu, tas uzreiz ir dārgāk un tā tālāk. Tas viss tā uzblīst. Tas ir jautājums visās jomās. Bet tīri tehniski, pilnīgi iespējams, ka tas, kas mūs priecē, tie skatīja, kur deg kaut kādas tur Ļeņingradas apgabala ostas un varbūt arī tur, Melnās jūras ostas, viņi principā un tehniski var tikt panākti tie rezultāti ar lielu daudzumu veiksmīgi trāpītiem šitādiem pašiem nelieliem droniem salīdzinoši. Jā, tieši tā. Tieši tā. Tad tas nav tā, ka tas ir tā tikai, tur kaut kādas faņēras lido un ka tur nekā traka nav, vajadzētu šaut nost, bet baigi dārgi. Ja? Tas nav tik vienkārši, ja? Tas tomēr ir bīstams ierocis. Tas nav tik vienkārši, un kas vēl ir jāsaprot, ka gan Ukraiņi, gan Krievi savus dronus arī mīnē, nevis ieliek sprākstvielas tikai iekšā. Jā. Bet arī mēdz nomīnēt ar mērķi, ja tas drons nomaldās, noplanē smuki lejā un neuzsprākst, vai nokrīt un neuzsprākst, vai jebkā citi, tad vēlams, lai viņš to kaitējumu nodarītu tam, kas viņu sāk ķidāt ārā. Un pārsvarā, kā notiek, kas šobrīd arī notiek Latvijā, un tā notiek visā pasaulē, un pareizi arī dara, lai civilie, kas neko nesaprot no tā netojās, speciālisti izdarīs savu darbu. Un tieši tas ir tas mērķis, ka speciālisti ir tie, kas uziet gaisā, jo viņu vērtība ir būtiska šādos jautājumos. Kā piemērs, pat nosēdina dronus, paņem viņu, Ukrainā ar daudzādi gadījumi bijuši, viņu paņem karavīri, viss kārtībā, pat ieliek mašīnā, ved 100 kilometrus, aizved pie speciālistu, un tad, kad viņi skroja vaļā, tad viņš uziet gaisā. Jo mērķis bija uzraut gaisā augsta līmeņa speciālistus. Tas nozīmē, ka jābūt gataviem, ka jebkurš drons, kuru atrod, nevajag viņam līst klāt. Ja tas 100% nezin, ka tas ir kaimiņa drons.
Var sakot, es domāju, ka cilvēki tik stulbi nav, ka ieraudzīt šitik lielu aparātu un pat paši mēģināt līst krāt. Es saprotu, ka tos, kuri visi redzējuši, ko kaimiņi lidina pa gaisu, to tur varbūt var pieiet tādam, bet kāds vēl nesaprotot. Bet labi, par šo es sapratu, tu brīdināji, bet tagad atpakaļ pie tā Rēņa jautājuma, kas man šķiet no militārās tehnoloģijas viedokļa. Tātad, visticamāk, mums neatzīsies, bet visticamāk mūsu NBS-am nav par ko atzīties. Nav tā, ka viņi slēpī, ka viņi zina, ka Ukraiņi tik tuvu gar robežu šaus, ka tur var kaut kas gadīties. Kādi tava versija, tā versija, ko tu vari stāstīt cilvēkam, es ceru, nestāstīs nekāds pasaks. Vai mēs zinām, ka Ukraiņi šaus vai ne? Ne visu, un mēs kaut ko zinām, kaut ko nezinām. Arī jāņem vērā cilvēciskais faktors, ka nevienmēr ir pa visiem lietām pabrīdina, jo vienkārši aizmirst. Otrs bija, priekš kam ziņot, ja nav jau plānots lidot pāri Latvijai, bet lidot 200 km no Latvijas robežas, tas Latviju neskar, bet te viņš pēkšņi nabaks nomaldās un izrādās, kas kar, ja? Šie visi faktori, protams, jāņem vērā. Un tā kā bet tas ir loģiski. Tas tomēr ir loģiski, ka viņi nestāsta, vai ne? Protams, protams. Ja mēs karojam par nopietno, mēs ļoti daudz ko nestāstam pat saviem sabiedrotajiem, visticamāk, vai ne? Ukraina pati ļoti labu kampaņu kara sākumā izvērsa ar saukli Karš mīl klusumu. Tātad ne vietējiem kaut kas ir jāpļāpā apkārt, jāfotografē un jāliek internetā, ne arī uz āru un tam līdzīgi. Tā kā tas ir pilnīgi normāli, ka militāris nevienam citam neko nestāsta. Un pat savstarpēji NATO valstis iekšpusē nav tā, ka pilnīgi visiem par visu stāsta. Tātad tas, ka mēs esam Ukraiņu pusē un varbūt pat būtu priecīgi, ka viņi vienkārši mierīgi lidot pāri pa mums nepārķerti un vieglāk trāpītu tām rūpnīcām nelaimīgajām, tas vēl nenozīmē, ka mūsu NBS tiešām labi zina un ka Ukraiņi būtu arī gatavi kaut ko tādu stāstīt, kurā brīdī mēs tagad šausim un pa kādām tur trajektorijām, kas tur lidos. Tāda, diemžēl, ir tā realitāte, un es domāju, ka tur ir jāsaprot, un cilvēkiem nevajag apvainoties, un es to uztveru kā tādu, kā lai saka, nodevas kara laikam. Jā, mums ir jāsaprot, ka citreiz armijai ir jādod iespēja rīkoties, un bieži vien pa kaut ko šaujot un kaut ko atbrīvojot iet kaut kas bojā vai kaut kas uzsprāgst. Tā tas karā notiek, un tā ir vēl viena lieta, par ko varbūt sākot no šodienas nopietnāk padomāt, ja, ka tas karš nevar būt tāds, ka mūsu pusē nav nekādu ne upuru, ne zaudējumu. Es domāju, upuru tādā kaut kādā ziedošanās vai kaut kā atsacīšanās labā, nevis varbūt pavisam beigt cilvēki. Ja, ka tā tas karā notiek. Ukraiņi lido šauj, viņiem nesanāk, viņi drons ielido un ieblieš pa mūsējiem. Ko lai dara? Tā tas ir. Nav jau mums vienīgiem tā. Es tev pilnīgi piekrītu, jo kā ir labāk, vai pāris droni gadā nokrīt Latvijā, vai 500 droni katru nakti uz mums lidot no Krievijas. Un šobrīd, tā teikt, Ukraiņi ir tie, kas to fronti tur un Krievu uzmanību sevi piesaistījuši, un tas ir to vērts. Labi, tagad pie sāpīgā, un tur pamazām sāksies tās diskutējamās lietas, ja, pie tā, kas ir problēma. Par mūsu iespējām to apturēt. Ja. Jūs jau pateicāt, katrs par apziņošanas sistēmu, tā ir atsevišķa saruna, bet vispirms no militārā viedokļa. Visi mēs esam dzirdējuši par dronu sienu, un tas tā laikam jau šobrīd ir anekdote, ja. Varbūt tajā līmenī nemaz neiesim, varbūt runāsim par kaut ko tādu, ko mēs esam varbūt kādās detaļās dzirdējuši. Tas it kā skaitās vairs nav liels noslēpums. Tātad mums ir ierīces, kas seko, vai droni lido. Ir kaut kāds ierīces, pa kurām zina un saprot tikai militāristi. Sauksim viņus par radariem, un ir kaut kāds ierīces, kuras ir kaut kur nosauktas, un tās ir nosauktas par, kā bija skaņas? Akustiskie sensori. Akustiskie sensori, jā, pareizi. Jā, veca galva. Lūk, tātad akustiskie sensori, tas nav nekāds Latvijas izdomājums, pilna Ukraina ar tādiem, tas ir pārbaudīts risinājums. Tātad viens pastāstīja varbūt kopsavilkumu par to,
cik mēs varam redzēt, un vai ir tā, kā es iztēlojos, ka patiesībā redzam mēs pilnīgi visu. Ar redzēšanu nav problēma, vai ne? Vai kā? Tā nav. Tā nav tā, ka tā nav problēma. Te izstāsts kāds. Ja tev jau kāds kāpj pāri pa žogu, tad principā cik viņam vajag sekundes, lai viņš pavisam pārkāptu? 1, 2, vai ne? Un otrs variants ir, ka tu redzi, ka reku tālumā vīrs nāk par lauku ar mērķi pārkāpt par tavu žogu. Tad tu jau vari ieiet iekšā, paņemt bisi, es tā primitīvi stāstu, ja? Tu jau vari sagatavoties un viņu sagaidīt. Un te tas stāsts, kurā brīdī mēs redzam, cik tālu iepriekš mēs redzam un kādus secinājumus mēs no tā varam izdarīt. Jo tas, ka vīrs nāk pa lauku, nenozīmē, ka viņš grib kāpt pār tev pa žogu. Nenozīmē, ka viņš ir bruņots, nenozīmē neko. Vienkārši cilvēks iet. Bet ja tev ir iespējas saprast, ka viņš patiešām nāk ar mērķi, ka viņš ir bruņots un jau pie sevis lamājās, tu pat dzirdi un redzi, uz tevi lamājās. Tev ir liela varbūtība, ka viņš nāk pie tevis. Un par to ir tas stāsts. Bet tad tomēr, cik mēs varam paļauties uz to, ka, un vai to var vēl būtiski uzlabot, to redzēšanu? Noteikti visus tos sensorus var uzlabot, ne tikai viņus. Tikai saliekot vairāk tādā ziņā, jo vairāk, jaudīgākus. Tas ir tā kā binokli, tu vari paņemt teātru binoklīti, kur līdz skatuvē redzēsi, ja? Bet jūrā kuģus nesaskatīs ar viņu, ja? Vai arī paņemt kārtīgu jūras binokli, tālskati. Ja? Bet tās tehnoloģijas nav nekādi 100 miljoni, vai ne? Jo taču nevar būt, ka Ukraina visu sev nosedz ar kaut ko tur abnormāli dārgu. Tas ir dārgi, to var darīt arī vienkāršām metodēm, bet ar daudz vairāk šādiem sensoriem, un tas nozīmē, ka daudz vairāk viņus ir jāuztur, viņiem vajag elektrību, barošanu un vispārējais, un tas nākamais ir, viņus var salikt daudz, bet kas ir Ukrainā, viņiem ir ļoti augstā līmenī attīstītas informācija, komunikācija, tehnoloģijas, programmatūras paši izstrādāts, kas šos visus sensorus sajūdz kopā. Vienkārši sakot, vienā datorā viņi visi sanāk kopā, un datorā programmatūras to visu izanalizē. Un tur atkrīt cilvēku veiklība, roku darbs un domāšana. Viņš uzreiz tev pasaka, reku pēc trajektorijas, reku pēc lieluma, pēc skaņas, pēc visa pārējā. Ir skaidrs, kas ir tas, kas lido. Tas, kurš lido, viņam ir tik un tik kilograms sprāgstvielas, viņam ātrums tāds un tāds, un viņi var zemē dabūt ar šo un to. Un līdz Rīgai viņš atlidos pēc 2 stundām un 12 minūtēm, piemēram. Ja? Ar šo ļoti daudz. Restīvi, tā programmatoriskā sadaļa, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Ja mēs no Ukraiņiem varam dabūt, tad tas ir labi. Un ar tādām lietām arī sevišķi nedalās, tad jātais pašiem. Ir arī, protams, man te ir komentārs. Jā. Maziņš. Es, protams, neesmu radaru militārais eksperts, bet man palaimējās pagājuši gadu būt Ukrainas gaisa spēku vienā no vadības centriem. Viņi redz pilnīgi visu un ļoti laicīgi, un kā viņi man teica, ka tas patiesībā nav nemaz pārāk dārgi. Viņiem tur diezgan plaši tās radaru sistēmas izlikts. Visi viņi redz, kas ir problēma ar droniem, kā tu atšķirībā no raķetēm prognozēt viņa trajektoriju, protams, var, bet viņš var viņu ļoti viegli mainīt, un savukārt dronu pārtvērējiem ir salīdzinoši mazs tas darbības rādījums. Ja. Tā ir tā problēma, kāpēc viņas nevienmēr var notriekt, bet redzēt patiesībā nav nemaz tur nekāds kosmos, un atgriežoties pie viestura stāsta par to vīru, man šķiet, ka ja tu laukā redzi vīru, kuram rokās ir bise, un parasti pa to lauku neviens nestaigā, tā ir diezgan droša zīme, ka tev tomēr vajag gatavoties, ka viņš nāk pie tevis. Tā kā, es nezinu, cik ļoti mēs kaut ko redzam, bet es tomēr domāju, ka redzam un diezgan labi, un atkal ir jautājums, kā mēs uz to reaģējam, un cik ļoti paļaujamies, ka dronam nav ļaunu nodomu. Bet par šito redzēšanu, lai pabeigtu, vai Viestur, tu piekristu manam minējumam, un nevis eksperta, bet tādu puszinātāju minējumam, ka mēs mūsu aizsardzības sistēmā ir ļoti tālu no tā līmeņa, kāds šobrīd ir Ukrainā,
ka tas virziens arī mums ir izvēlēts, iespējams, ka pirkt kaut kāds gatavs, kaut kur jau pārbaudīts, tie ir dārgi, ilgi. Ukraiņi visus šos jautājumus risina pavisam citu pieeju. Tur nevis kaut kādā, kā lai saka, ministrija izdomā pasūtīt viņiem to sistēmu, bet viņi to sistēmu uz savām asinīm un uz savu rēķinu ir izveidojuši skrējienā un kā lai saka, decentralizēti. Es tikai vienu īsu komentāru, ko mēs bieži aizmirstam, bet tas mūs nostāda pilnīgi atšķirīgā situācijā, kā Ukraiņi. Mēs esam mazi. Mēs esam ļoti mazi. Ukraina detektē un redz. Nē, tā nav priekšrocība, bet tev nav laika. Jo lielāks tu esi, jo vairāk laika tev ir. Kad mēs runāsim par notriekšanu, tad tā nav priekšrocība. Par redzēšanu tā ir priekšrocība, ka mēs esam mazi. Zini, Juri, īsti nepiekrītu. Te Ukrainai, protams, stāsts, pa kuru reģionu mēs runājam, bet Ukrainā tu pakāpies uz pakalna, un tu vari saredzēt daudz kā tālāk nekā Latvijā. Jā. Nu, kā piemērs, es ar tādu pašu dronu civilu Latvijā var aizlidot 1,5 kilometru, ar to pašu dronu aizbrauc uz Ukrainu, aizlidot 4 un 5 kilometrus. Tas saucamais line of sight, jeb attālums, ja. Viņiem reljefs arī daudz kur spēlē pa labu, brīžiem pa sliktu, brīžiem pa labu, un visās šajās augstienēs, kas nav nemaz tik augstas, tev netraucētu radiosakari, tur ir 50 km attālumā. Nu, protams, jautājums, kas pa iekārtu un tā tālāk, bet es tā salīdzinoši. Ja? Mūsu meži un salīdzinoši zemais reljefs liedz tālu redzēt. Mums ir jābūvē torņi un torņos daudz, kas jākarina augšā. Tad jā. Un arī par šo novērošanu droši vien. Katrā ziņā es pieļauju, ka redzēšanu varētu būt daudz labāk, un tā ir viena no lietām, kuru NBS noteikti negribētu atzīties, un es neredzu, kāpēc tur tā būtu, par ko tur būtu jākaunās, ka mēs atpaliekam karošanas prasmēs un spējās un gatavībā no tādām valstīm, kuras šobrīd jau karo, un par ko tur būtu jākaunās, es nezinu, un mānīt sevi un citus vissliktāk mānīt ir sevi par to, ka mēs baigi daudz esam izdarījuši. Acīm redzot, ja jau tas Rēzeknes drons aizlidoja tik šausmīgi ilgi un tālu, kaut kas arī ar redzēšanu īsti mums nav kārtībā un dzirdēšanu. Jo, kamēr viņš bija pa vidu līdz Rēzeknei, acīm redzot viņu, īsti neredzēja pareizi, ja kaut kā. Es saprotu, ka Juri, tu varbūt man var papildināt. Tad es no rīta vismaz dzirdēju, ka bija 2 droni, viens aizlidoja laikam Lūdzas virzienā un vēl joprojām meklē. Viņš ir atrasts vai nav? Jā, nezinu, bet viņš noteikti ir zemē, viņš noteikti vairs nelido. Jā. Jā, un te ir tas stāsts, ja būtu laba redzēšana, tad diezgan precīzi varētu saprast apvidu, kur vajadzētu meklēt. Jā. Tā ir atbildes to, ka nav pietiekama laba redzēšana. Uz brīdi pārtraukšu sarunu ar aicinājumu palīdzēt mūsu raidījumam sasniegt vairāk dzirdīgu ausu. Ja tev šķiet, ka tam, ko mēs runājam, ir nozīme, pārsūti raidījumu saviem radiem draugiem un kolēģiem. Jo vairāk zinošu un iebrucējiem pretoties gatavu patriotu, jo vairāk izglābtu dzīvību un beigtu orku. Spied raidījumam patīk un pārsūti tālāk. Iedrošini latvieti pretoties. Labi, tagad par to notriekšanu. Kas ir jautājums šodien Twitterī? Kā var pa 5 miljardiem nenotriekt nevienu dronu? Tātad Ukrainā dronus notriec visdažādākām metodēm, un dažas no tām metodēm Latvijā vispār nav aprobētas. Piemēram, pick-up ar ložmetējiem vai kaut kas tam līdzīgs. Mums tādu nav, es atļaušos teikt, un tas nav nekāds militārais noslēpums. Ja? Tas izlikties, ja, kā lai saka, slēpt no sabiedrības to, ka mēs neizmantojam tādas pašas metodas kā Ukraiņi, ir muļķīgi. Cits iemesls, kāpēc mēs viņus neizmantojam, tur noteikti ir objektīvi arī iemesli kaut kādi, ja? Bet paļauties uz to, ka mums robeža būs ar mākslīgo intelektu nolikt un uz viņas stāvēs šitie te bleidi, ja, kuri paši automātiski palaidīsies un paši automātiski noķers uzbrucēju dronus, tas, acīm redzot, tā vēl ir fantastika. Mums ar pārķeršanas metodes mums ir ierobežotas, teiksim tā.
vai ne? Viestur. Jā, tam es piekrītu. Un tāpēc brīnīties vai kā lai saka, kā lai šausmināties, kur tie 5 miljardi palika, ka vienu dronu nevar notriekt, ja pirmkārt viņi visi neaizgāja dronos un droši vien aizgāja daudz mazāk nekā būtu jāaiziet, vai ne? Mūsdienās. Tā ir? Tā ir labā ziņa, kad nav tā, ka par to nedomā, ka neplāno un ir plānots jau pārtvērē drons izvietot. Tas arī, kā tu teici, kad tādā automātiskā versijā, un īstenībā tas ir pareizais virziens, kurā domāt un iet, jo nevajag cerēt, ka mēs pret 10-kārt lielāku pārspēku varēsim, tā teikt, 1-1 kauties vai 1-100. Ja? Mums ir jāiet uz maksimālu robotizāciju aizsardzības jomā, jo cilvēks nespējas Latvijas mērogā, Latvijas mazskaitlīgumā iedzīvotāju, nav variantu. Tikai jāiet šajā virzienā. Jautājums, cik tas ātri ir, vai varēja ātrāk un ko darīt, lai varētu ātrāk to izdarīt. Jā, bet pagaid, bet tu tagad runā par tādu nākotni, kas iespējams, ka varbūt no cilvēks tādas vēstures nozīmē nav gara nākotne, tāla nākotne, bet tomēr mums reāli ir droni, mums jau lido šobrīd. Tātad, kamēr mēs gaidām šo te automātisko dronu sienu, kurā cilvēki nepiedalās vai kur, nezinu, neskapēc nav militārajā pasaulē. Es varu arī piekomentēt. Un nebūs tur, kur cilvēki nepiedalās. Jā, tieši nebūs. Tātad, kāpēc... Ko šobrīd darīt? Vai šobrīd visam šim pa godu beidzot tomēr nevajag ķerties pie un saprast, ka tur ir nepieciešami iespējams jātērē tie miljardi uz 100 un varbūt 1000 cilvēku, kur tur dežūrē tur tajās vietās un ar tiem ložmetējiem. Juri, mani komentāri drīkst iejaukties drusciņi. Viesturs minēja pirms kādu brītiņu par to, ka armijā bija iespēja lētām mācībām. Un šī gadījumā es gribu pateikt, ka mums jau ir šie te Blaze droni. Mums arī jau ir piloti, kas to varētu darīt. Un, manuprāt, šeit tika palaist garām lieliski iespēja mācīties un aizbraukt un notriekt. Un tas nav saprotams, kāpēc tā bija. Viestur, tavs komentārs. Apziņošana, lēmumu pieņemšanas ātrums. Un te ir stāsts, ka 3 stundu laikā šie piloti mierīgi no Rīgas varēja aizbraukt ar saviem Blaze droniem un notriekt. Un tā vietā 3 stundas tie droni lidinājās un nekāda info nebija. Kāpēc viņiem tiem pilotiem vispār jāsēž Rīgā? Jā, es tieši gribēju prasīt. Saprot, tā ir tā atklāsme šodienas, droši vien, ka ar ļoti labiem droniem nepietiek izrādās. Un ka tev vajag cilvēks, kas ir spējīgi ar viņiem operēt, jo, saprot, vienam tam pretdrona tas rādījus ir, cik 10 km, tas 3 minūtes, ja viņš tajā tavā rādījusā tas drons vispār ielidoja. Un tas nav tik vienkārši, kā liekas, ja tev pamēģina tur no Rīgas izbraucot kaut ko nomedīt, tad tas drons haotiski riņķo, tev ļoti precīzi. Ir jāsaprot, kur tieši viņš lidos. Tāpēc vienīgais veids, kā to var izdarīt, ir jāveido kaut kāds tīkls ar cilvēkiem, kas 24/7 kaut kur dežūrē tiem pretdronu. Jo mums, atšķirībā no Ukrainas, tā iespēja pa lielam ir viena. Ja Ukraiņi tur pirmo daļu medīja ar mazajām lidmašīnām un helikopteriem, tad tur ir brīvprātīgie vienkārši, tā kā mums brīvprātīgie ugunsdzēsēji, tā tur brīvprātīgie dronu mednieki. Ja? Un vairāk slāņu, un armija sargā atslēgas punktus valstī, teiksim tā, ja? Bet mēs esam mazi, mums tā iespēja, pa lielam būs tieši viena, vai mēs viņus pārķeram, vai nē. Es varu nokomentēt, Reinis Forška nokomentēja par helikopteriem, tas bija otrs variants, ka jau tie droni, ja nav pieejami uz vietas, jo es saprotu, ka cilvēki trūkt, apmācības vēl tikai notiekušiem te Blaze droniem un cilvēku trūkt, tāpēc arī bija komentārs par Rīgu, kā piemērs, ja nav uz vietas, tad kaut vai no Rīgas, jo 3 stundas tomēr tas notika, pat vairāk. Tad otrs komentārs, ko Reinis minēja, var arī no helikopteriem notriekt, taču pierobežo noteikti ir robežsardzes helikoptera Augusta Bell, tāpēc tos nevarēja pacelt. Tātad es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tādas apmācības nenotiek. Nevienam no tiem helikopteriem nav uzstādīts tas ložmetējs. Skaidrs, labi, var tu šaut no rokas ar gašku arī. Ja, Nē, tā ir taisnība, ka no helikoptera ir ļoti jāmāk
Jo pretējā gadījumā tu vari trāpīt tā, ka tas drons to helikopteru nones. Tas sprādziens. Tāpēc tur ir jāmācās. Bet helikopteri jebkurā gadījumā ir ļoti labs risinājums. Arī priekš Latvijas, ja vien māk to darīt ar helikopteriem. Jā. Un tad jautājums, vai šādas mācības notiek, vai kāds to vispār organizē, vai par to domā? To mēs vēl redzēsim, par to mēs nezinām. Visticamāk, ja neesam dzirdējuši, ja būtu tādas mācības, visticamāk mums pastāstīt, un tāpēc mēs varam pieņemt, ka nenotiek tādas mācības. Un tas droši vien ir visa šī pasākuma viena no lielākajām, atziņām. Ja, ka tas plāns, kāds ir sastādīts, pilnīgi skaidrs, ja, ka visi tie, kuri šeit mēs esam, kuri ir bijuši zemesardzē, mums ir grūti lasīt to cilvēku komentārus, kuri saka, ka tiem tur neko nemāka, viņiem nekā nav un tam līdzīgi. Mums tur pilns ar droniem, visu, ko cilvēkiem māca, bet tas viss notiek tādā režīmā, tā izskatās pēc 5 gadus plāna, ja, ka tad šogad mēs to un pēc tam nākamgad mēs to un tam līdzīgi. Mums vienkārši nav tik daudz laika. Mums ir jāieslēdz daudz ātrāks režīms, lai jāiedarbina naudu un jāiedod cilvēkiem uzdevumi, veidot mobilās grupas, mācīties nedēļām no vietas, gan pilotēt dronus, gan tos apkarot. Ja, tad tas ir pavisam cits režīms, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu pateikt, ka mēs tagad visu ko nošausim. Ir skaidrs, ka mēs neredzam to attieksmi, kāda ir Ukrainā, ka atrast lētāko iespējamo. Viņi varbūt bieži kļūdās, bet viņi atrod, piemēro, izdomā kaut ko, un turpat blakus ir tie, kas to var saražot, un tie ņem un uztais un izmēģina un paskatās, vai darbojas vai nedarbojas. Mums vienkārši nav ieslēgts tas rīcības režīms, vai ne, Reini? Acīm redzot, bet man liekas, ka tur tā situācija ir daudz plašāka tādā ziņā, ka pirmkārt mums tādiem dronu incidentiem, kā tagad ir pieņemts teikt, viņi jau nekur nepazudīs. Saprot, tev arī no Irānas drīz varēs atlidot. Bet, respektīvi, es vienkārši domāju par to, ka mums tā sistēma ir jāveido tāda plašāka. Kādā ziņā tu domā plašāk? Ko paskaidro? Saprot, man šķiet, ka mums ir iespēja stiprināt arī daudz citus dienestus, ne tikai armiju. Un es, piemēram, tādai pretdronu gatavībai pieslēgtu arī, piemēram, ugunsdzēsējus un policistus un visus tos dienestus, jo tajos NATO 5% ir 1,5% sabiedrības noturībai. Tāda ir tā vienošanās vispār saknē. Ja? Un tā mums ir iespēja faktiski par aizsardzības naudu arī stiprināt mūsu iekšējos dienestus. Gluži vienkārši, jo piemēram tāds vugts mums būs vajadzīgs arī krīzē daudz stiprāks nekā varbūt tagad, un tas ir veids, kā varētu arī atrisināt to, ka viņš mūžīgā pusbadā dzīvo. Vairāk tagad par seku likvidēšanā? Nē, arī par dronu medīšanu, tāpēc, ka Vugdam, piemēram, ir tīkls jau pa visu valsti, ja, ar nodaļām, tā skaitā brīvprātīgie ugunsdzēsēji, kuri pilnīgi mierīgi, ja viņus apmāca un attiecīgi aprīko, var tajā piedalīties. Skaidrs, ka tu nevar tikai uz viņiem paļauties, bet katrā ziņā tas palielina to loku. Ja. Saku, Ukrainā to dara. Tur pretdrona aprīkojums un aizsardzības ministrija viņus iekļauj tajā kopējā sistēmā. Būtībā precīzi tā kā mums darbojas brīvprātīgie ugunsdzēsēji, ja, kur arī ir iekļauti valsts tajā ugunsdzēsības sistēmā. Un tāpēc, man liekas, mums jāiet krietni plašāk. Mums ir iespēja 2 zaķus ar to nošaut. Pirmkārt, stiprināt mūsu iekšējos dienestus. Un arī, attiecīgi, pretdronu spējas, un tad armija, lai koncentrējās uz pilsētām un kritisko infrastruktūru. Tāpēc man šķiet, ka tas ir bišķi plašāk tomēr un savādāk jārisina. Tas, ko tu šobrīd saki, ir tas, ko mēs mūsu raidījumā bieži atgādinām, ja, ka mums ir tāds nelabs, neveselīgs nošķīrums. Armijas padarīšana un jautājuma, kuriem nodarbojās, un sabiedrība, ar ko nodarbojās. Un katram tā loma ir paredzēta tāda atsevišķa. Un tas, ko mēs redzam īstās krīzēs, ka tur robežas izšķīst un ka tam ir jābūt vienam veselam. Un šī
Stāstīšana, nestāstīšana, naudas dalīšana, nedalīšana, tas viss kaut kādā veidā demonstrē to, ka mums armija pat pa sevi, viņi mums kaut ko stāst, mums tam ir jānotic, un uz to jāpaļaujās, un tad, kad kaut kas nenotiek tā, kā vajag, tad tur atkal ir kaut kādi attaisnojumi, ja, un viss, un tā tas beidzās, un tādā režīmā mēs te dzīvojam, un tā ir milzīga problēma. Tādā režīmā mēs dzīvojam, jo tas situācijas paradoks, vienlaicīgi arī burvība, ir tāda, ka aizsardzības ministrija faktiski šobrīd pārklāja 3 funkcijas. Daļai ekonomikas ministrija, aizsardzības industrija visā Eiropā. Tur meklē, kur izplesties, un to parasti dara caur aizsardzības ministrijām valstu. Un, attiecīgi, arī faktiski iekšlietu ministrija, jo visi tie dronu apdraudējumi jau ir nosacīti iekšlietas, kuras varbūt normālā situācijā, teiksim, mēs neesam karā, lai armijai būtu aktīvā tur kaujas gatavībā 24/7. Mēs esam hibrīdi karā. Man šķiet, ka mums arī ir bišķi savādāk uz lietām jāskatās un bišķi jāpārstrukturē tas, kas par ko atbild un kas ko dara. Viestur? Jā, es piekrītu Reinim, jo mums ir pārāk liela neusticēšanās vienam pret otru. Es domāju, ne tikai cilvēku līmenī, bet arī valsts pārvaldē un struktūrā ir viņējie, mūsējie, nevis mēs esam kā viens veselums par vienu ideju. Un nedalās gan informācijā, gan mēģina paturēt kaut kādu savu ķepu uz jautājumiem, un lai tik kā cits tur nelien iekšā un tā tālāk. Un tā ir tā lieta. Un tāpēc arī nav tāda iespēja, ka piesaistīt, piemēram, tagad Saeima pieņēma par zemesardzes atbalstītājiem. Ja? Nevarēs zemesardzes atbalstītājiem dot ieroci un šaut dronus. Bet Ukrainā šādos gadījumos tas notiktu. No otras puses, to ļoti labi var saprast. Nevar katram neapmācītam dot ieroci rokās. Ja? Un kurš nesaprot, kā lietot un vispārējo. Tā kā te ļoti tāda šaura tā robeža, kam ko drīkst atļaut un kurš kā ir apmācīts un ko viņš saprot. Kā to situāciju var atrisināt? Vai nav gadījumā tā, ka politiski nekas tur īsti nevar nokustēties, kamēr armija pati nevar lemt, kā būs? Jo, lai kā tas nebūtu, lai ko teikt par mūsu armiju, manuprāt, mums tur ir pilns ar patriotiem un ļoti gataviem cilvēkiem un rīcības spējīgiem. Bet šobrīd šajā situācijā mūsu tā politiskā tā cepure ir kā lai saka, ārkārtīgi bremzē viss, kas notiek. Un, diemžēl, kara apstākļos armijai pašai pa sevi automātiski ir lielāks iespējas. Mums kara apstākļi nav, līdz ar to tā armija bišķi stāv pie ratiem un viņa taisnojās, ja, tā kā kaut kas nesanāk, ir spiesti taisnoties. Kaut arī, ja viņiem būtu iespēja, viņi varbūt būtu rīkojušies savādāk. Un mēs jau arī nemaz nezinām, kas ar to Rēzeknes dronu tur bija. Varbūt kāds tur kādam prasīja atļauju, ja Dievs nedod. Jo no otras puses jau nebūtu nekāds brīnums, ka kaut ko būtu nošaujuši, tas būtu nokrits un vainīgi būtu armija tie, kas nošauja. Tā nemācēja īstajā vietā nošaut, varēja šaut kaut kur purvā, nevis tur, kur cilvēkiem uz galvas bērndārs pagalvā nokrīt. Vai ne? Un tā ir tā lieta, kad baidās uzņemties atbildību. Armija pati par sevi ir gadu gaitā saražojusi pārāk daudz sarežģītas procedūras, lai viss būtu līdz pēdējiem centam, tā teikt, sakārtots, jebkurā jomā. Un tas parāda to, ka nestrādā. Tie algoritmi pārāk sarežģīti, pārāk gari, pārāk daudz iesaistīti. Pieņemsim, vai cilvēkam, kas sēž pie radara ieraugot dronu, ir atļauja pilnīgi vienpersonīgi pieņemt lēmumus celt augšā iznīcinātāju. Es tā, ja? Vai kaut ko citu šādu. Nē, viņam jāprasa komandierim, tu traks vajag kaut kāds diškarējus, lai šādu lēmumu pieņemtu. Ja? Bet ir gadījumi, kur tas ir nepieciešams, tāpēc, ka tu esi tādā amatā. Un tev vajag, tam cilvēkam vajag dot tāds pilnvars, ka viņš drīkst to darīt. Ja? Un daudz šādi te administratīvie šķēršļi ir salikt pa vidu, dēļ kuriem karavīri dažkārt nemācās karot, bet viņi mācās papīrus rakstīt. Jā, un te es gribētu droši vien būt nepopulārs un pateikt, ka es pilnīgi noteikti nekādā veidā negribētu mazināt
mūsu aizsardzības ministra milzīgos nopelnus visā tajā, kas te nāk, un nekā negribētu apbēdināt tos cilvēkus, kuri gribētu redzēt viņa skalpu kaut kur, bet tas pārmetums ir jāvirz uz sistēmu, uz kārtību, kāda tā ir iedibināta. Neviens cits cilvēks tajā vietā šodien nebūtu izdarījis neko citu. Ja? Mēs esam līdz kaut kam nokļuvuši. Tas varbūt būtu pilnīgi pareizi, ja viņš būtu, mēnesi aizsardzības. Jā, to es tikko gribēju teikt, ka mēs viņam varam vainot par to, kas ir bijis iepriekš, bet par to, kas notika šodien, tas nodemonstrēja vēl visu ko. Ne tikai to, ka mēs neesam iepriekš īpaši gatavojušies, bet arī faktiski tajā brīdī, kad kad jāsaņemās un jāizdara kaut kas tāds, kas ir ārpus rāmjiem un ārpus varbūt ierastā, tomēr mēs neesam gatavi. Ja? Vai kāds kaut ko nepateica, vai kāds kaut kur sabijās, vai tomēr neredzēja, vai kaut kā tam līdzīgi. Tas nozīmē, ka problēma ir ilgstoša un ir sistēmā. Un ir jāmaina ne tikai politiskā vadība, tur ir jāpārskata tas, kādas tiesības ir armijai. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ja bruņotajiem spēkiem būtu vairāk teikšanas un vairāk drosmes, viņš tos jautājumus atrisināt labāk nekā šobrīd tie ir. Vai ne? Viestur, vai tu piekrīti? Un kurš to sistēmu var mainīt? Interesanti. Cilvēki aiziet uz vēlēšanām. Sāksim ar to, jo mēs droši vien citus reālus variantus šobrīd neizskatām. Es varu nokomentēt tā, ka šī sistēma ir izveidota esošās ministrijas un esošās politiskās valdības laikā. Kaut kas ir nācis noteikti arī no pagātnes, bet to var izmainīt ministrija. Tam ir jānāk no augšas, un to nemaina. Un cilvēki vienkārši baidās par savām karjerām, baidās kļūdīties, un attiecīgi mindsets arī nav tāds kā Ukrainā, kur ir jāeksperimentē, jācenšas, startupos kļūdīties ātri un lēti, lai varētu kaut ko no tā iemācīties. Un šeit tas nenotiek. Te visi labāk kaut ko nedarīs, vienkārši lai to karjeru saglabātu. Es izstāstīšu savu īsi. Dzirdi? Jā, šodien Varšavā liela aizsardzības tāda konference, kur man bija iespēja vienā panelī gudri runājot piedalīties, kur arī Zalužņīs piedalījās attālināti gan, bet faktiski 20 minūtes visas savas. Viņš runāja par vienu lietu, jo tas temats bija mācības no Ukrainas. Ja? Un faktiski visas savas 20 minūtes viņš runāja par to, ka galvenā mācība arī viņiem ir tā, ka nav vairs robežas starp militāro un civilo pasauli. Un sevišķi šajā dronu arī karā ar visām nāves tām zonām, ja, faktiski krietni pieaug loma tai aizmugurei. Ja, un faktiski, visas 20 minūtes viņš runāja par to, ka šīs robežas vairs nav, un ir visai sabiedrība jāiesaista valsts aizsardzībā. Un tas ir tas domāšanas veids, kur mums nav joprojām, un tas ir jāmaina. Bet vienīgā problēma tur ir, nevis vienīgā problēma, bet viena no problēmām, pareizāk teiksim tā, ir, ka tā domāšanas mainīšana, viņa arī nevar notikt no augšas. Tā nebūs, ka valdība izdos tādu dokumentu, ka tagad jums sabiedrība ir jāsāk domāt. Viens ir, ka mēs varam prasīt, bet otrs, ka mēs varam, tas, ko es jau šodien ierakstīju Twitterī, ka mums ir jāsāk arī savā, sauksim to individuālajā līmenī gatavoties un būt gataviem un negaidīt no tā, ka cilvēki te rakstīja, noskanēja trauksmu, kas man tagad jādara, tur nebija nekāds paskaidrojums, neatnāca neviens SMS, kurā būtu skaidrs izstāstīt, kas man jādara. Es saku, kas tev jādara? Tu skrien uz pagrabu, atskan trauksmu, kas tev jādara? Tu zini, kur tev pagrabs ir? Nē, nezinu. Tad vispirms sāc ar to, ka tu uzzini, kur tev ir pagrabs, uz kurien tu skries. Ja? Jo tad, kad atskan trauksmu, tad tev ir 1-2 minūtes paglāpties.
Un tas netiek stāstīts cilvēkiem, vai varbūt viņi uzskata, ka viņi to stāsta cilvēkiem, bet tas netiek stāstīts, pareizi vai kaut kā tam līdzīgi. Mēs te ar tevi taisam raidījumu par šito bišķi tā kā ar veidzinamām cīnāmies un visiem cilvēkiem mēģinām ierosināt, ja labi, jūs neesat armijā zemesardzē, jūs neiesiet karot, bet jūs varat nevis tajā brīdī, kad notika trauksme, rakstīt Twitterī un kaut ko teikt, bet sākt domāt ar to, vai jums ir tā vieta, kur aizskriet. Šities te atcēla šodien skolās mācības. Kādas mācības skolās? Viņiem tā Reizeknē skolās bija jābūt bumbu drošajām telpām. Bērni iet uz skolu un tad, ja atskan trauksme, iet uz bumbu drošo telpu. Nevis uz kaut kurien citurien. Respektīvi, visa šitā pašvaldība muldēšana par to, ka viņus tur nenoinformē kaut kāds NBS un cilvēks sašutums par to, ka neatnāk SMS-ā skaidra instrukcija, kā tur bija, kas lidoja, kur nokrita, kāpēc nenokrita, cik reiz šāva un viss pārējais, nekad tā nebūs. Un cilvēkiem ir pašiem jāsāk par to uztraukties, par sevi uztraukties un par sevi rūpēties, krājumi, drošās telpas, krīzes plāni un viss pārējais. Klausieties mūsu raidījumu, tur viss ir izstāstīts, kā to darīt, vai ne, Reini? Es kļūstu emocionāls. Tas, jā, bet man tomēr gribās citēt slaveno teicienu eto drugoje. Nē, beidz, tās ir divas paralēlas lietas, viņš nevar notikt. Nē, tās ir paralēlas, tieši tā, tās ir paralēlas lietas, protams, ka tas ir svarīgi, bet par to sabiedrības iesaist valsts aizsardzībā vai civilās pasaules iesaist valsts aizsardzībā, tur ir runa par tādu, sistēmiskiem risinājumiem. Bet tas nenotiek ar sabiedrību, bet tas nevar notikt ar cilvēkiem, kuri nesaprot, ka viņiem pašam tas ir jādara. Bet tas arī nevar notikt, ja tev nav tāds politiskais uzstādījums. Tomēr no kaut kurienes tam impulsam ir jānāk. Mēs paši esam daudz par to runājuši, ka cilvēki grib iesaistīties, labākajā gadījumā saņem nosūtījumu uz zemesardzi. Jā. Bet tā domāšana ir jāmaina. Jā, var sakot, es esmu par to, ka domāšana ir jāmaina arī mums pašiem. Ja mēs gaidīsim, ka, sprūds mainīsies un sāks kaut ko citu runāt, vai kādi ministra kabinets izdos tagad kaut kādu papīru, vai armija teiks, mēs tagad sapratām, tagad viss būs labi, dzīvojiet mierīgi. Nekas tāds nebūs un nenotiks. Sāciet paši kustēties, tad, kad jūs sāksiet kustēties, jūs sapratīsiet. Tikko, kad tu sāc par sevi rūpēties un par savu pagrabu, tev ieslēdzās gan tas tavas ģimenes, gan tavas komūnas, visa tā domāšana, un tad tu sāc prasīt no savas skolas, un tad tu sāc prasīt no saviem ugunsdzēsējiem, vai sāc organizēties. Tas viss notiek, kā lai saka, pēc būtības tam ir jābūt no apakšu un jābūt cilvēku pieprasījumam pēc savas drošības. Un tas cilvēku pieprasījums nedrīkst būt prasību ministrijai. Šodien ir cilvēku pieprasījums, un mēs sakām, ko mēs panikojam. Jā, bet tas taču normāli. Bet secinājumi, kādi cilvēkiem ir, ka nenometas prūdu, tātad dronu sienas mums nebūs. Un jūs esat laimīgi, un viss ar to beidzās. Tagad jums ir labāk kļuva no tā. Kur tas iet, uz kurieni? Ar ko tas beigsies? Tā nevar. Es saprotu, ka vajag visu, ko arī politiski samainīt tur, un vajag tos izmest un ar lielu nospiedumu uz aizmugurs. Ja? Bet cilvēkiem arī pašiem šai dienai ir jābūt pamudinājumam arī cilvēkiem pašiem iet un prasīt. Neviens jūs tajos brīvprātīgajos ugunsdzēsējos neiesauks. Jūs iesiet tur paši, ja gribēsiet, vai ne? Tieši tā, un arī tie, kas tur būs, arī no viņiem pašiem tiks prasīta paša organizēšanās, un tur neviens neatnāks un tev neko priekšā nenoliks. Tev tiešām pašam būs jāiet, pašam būs jāsaprot, ko tu gribi darīt, ko tu vari darīt, un jāatrod līdzīgi domājoši un jāveido tās grupiņas, tās komunas. Es tikai gribu piebilst, ka tie brīvprātīgi ugunsdzēsēji tiešām ir brīnišķīgs piemērs, kā tas darbojās, tikai atšķirībā no varbūt cita veida brīvprātīgiem. Viņiem ir tāda iespēja. Valsts ir atvērusi durvis, ka, ja jūs gribat, nākat legāli, mēs jūs iekļaujam sistēmā un darbojaties. Ja? Un līdzīgi tam vajadzētu būt arī daudz kur citur, manuprāt. Tā ir tā atšķirība, kāpēc brīvprātīgi ugunsdzēsēji ir, bet daudz kas cits brīvprātīgais nav. Pilnīgi piekrītu. Reini, tu, tā teikt, labā nozīmē fanoji par brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, tad redz, ka labs piemērs man šodien bija saruna ar Ramatas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, kuri paši zvanīja un teica, ka viņi grib mācīties pa droniem, grib apgūt dronu lietas,
un tas nav stāsts tikai par ugunsgrēku apsekošanu un skatīties, vai kūdras pūrs kārtīgi reizi ir aizdedzies, bet gan cilvēku meklēšanā, kur bieži iesaista brīvprātīgos ugunsdzēsējus, kad sevišķi dzērviņu laiks purvā, gan arī ar duālu pielietojumu, ja nu kas. Līdzīgs piemērs ir no Jēkabpils puses, ja. Tā kā, tas tieši tas, ko tu saki, tikai pastiprina to domu, ka, lūk, brīvprātīgi ugunsdzēsēji. Es tev atklāšu noslēpumu. Brīvprātīgi ugunsdzēsējiem grupa bija arī pie manis atbraukusi Briselē, un es jau viņiem uzzīmēju nākotnes perspektīvas, lai viņi gatavojās dronu medībām. Jā. Man šķiet, ka agri vai vēl, līdz tam mēs nonāksim, bet acīm redzot, viņi jau sāk gatavoties, kas ir labi. Tieši tā, un tas ir tas stāsts, kad arī to, ko Jūri, tu saki, ja tev mājās viss ir kārtībā un tu zini, ko kā darīt, tev paliek brīvs laiks tagad kārtot jau plašāk, ja? Kārtot savā apkaimē, kārtot pilsētā, novadā un tā tālāk. Ja? Bet tur es tev pilnīgi piekrītu, jāsāk vairāk ir to paša līmeni, paša ieinteresētību, kaut ko vairāk mācīties, uzzināt un līdzdarboties, un tad tas pats par sevi arī notiks. Jā. Redz, kā mēs viens otram beigās piekrītam. Tas ir viens brīnišķīgs pasākums, kas beidzās ar to, ka visi viens otram piekrīt. Divi varianti. Vai mēs esam tik gudri, ka mēs visi sakam tieši tā, kā ir, vai otrs, kā cilvēki redz, ka tas ir bezcerīgi ar mums runāt. Kā tur varētu visādi būt. Labi, man šķiet, ka ir pienācis tas brīdis, kad sakāmais ir izbeidzies, vai ne? Ko? Mētām mieru? Jā, pietiek muldēt. Jā? Muldēt. Pateicis beigās muldēt. Dargie cilvēki, klausieties raidījumu otrais zvans. Var tiešām kādam palīdzēt. Ne tikai, kā saka, mūsdienās iedvesmot, bet arī praktiski palīdzēt. Tur tas ir tāds. Un paldies visiem, kuri bija šeit klāt. Es ceru, ka jūs nejūtaties notērējuši lieki šo vakaru. Paldies un sazināsimies nākamreiz, kad atkal ielidos kādi 6 droni, mums būs atkal par ko parunāt, vai kā. Labi? Paldies liels, jā. Tad labu nakti. Jā, paldies. Labu nakti. Labu nakti visiem. Ja tev šķiet, ka tam, ko mēs runājam, ir nozīme, pārsūti raidījumu saviem radiem draugiem un kolēģiem. Jo vairāk zinošu un iebrucējiem pretoties gatavu patriotu, jo vairāk izglābtu dzīvību un beigtu orku.